Aleksandrs Gapoņenko atradis jaunu formu, kā ap sev pulcēt gan Saeimas deputātus, gan ekstrēmistus. Vakar tapusi jauna kustība, kas gluži kā pēc grāmatas izpilda Maskavas varas gaiteņos tapušos ieteikumus. Jaunais veidojuma nosaukums - Nepilsoņu kongress. Tā dibinātāja mērķis pārstāt Latvijā dalīt cilvēkus pilsoņos un nepilsoņos. Viņu darbības kareivīgas. Tiek solīts pat pretošanās akcijas un pseido-parlamentu vēlēšanas un tiesāšanās, lai no valsts piedzītu materiālo un morālo kaitējumu, ko it kā radījusi iedzīvotāju dalīšana pilsoņos un nepilsoņos. Tik liela uzmanība man, kāpēc? Sestdienas rītā ITER Latvijas šefam Jurim Savickim piedarošajā viesnīcā Islande pulcējās lielākā daļa krievu valodā runājošo organizāciju, lai dibinātu nepilsoņu kongresu. Tas kalpošot kā vienots jumts un došot lielāku spēku līdz šim izkaisītajām biedrībām un partijām. Ieradās te visi formālie un neformālie līderi, arī agrākie pretinieki, pagrīdē aizgājušie PCTVL ar Ždanoku priekšgalā, cīnītāji par Latgales autonomiju, Lindermanu un Osipo partiju, tradicionālie nekārtību rīkotāji 16. martā antifašisti un arī pavisam jauna Latgales ekstrēmisti Jurijs Zaicev biedrība, kas internetā mudina atjaunot padomju armijas varenību slavinošo simbolu mūžīgo uguni. Pasākumu respektablāku padarīja arī vairāku esošo un bijušo saskaņas centra Saeimas deputātu ierašanās. Ir jādara viss pēc iespējams ātrāk, lai tās atšķirības tiesībās starp pilsoņiem un nepilsoņiem vairs nepastāvētu Latvijā. Bet politiski runāt par konkrētu pasākumu saskaņas centrs, cik es to zinu, nepiedalījies ne organizēšanā, ne arī veicināšana nekādā gadījumā. Bet tās idejas un metodas, kā tās idejas sasniegt, jums liekas pieņemamas? Es uzskatu, ka jā. Kongresā vislielākās ovācijas izpelnījās kādas latviešu dalībnieces atvainošanās krieviem, ka Latvijā viņiem nav piešķirta automātiskā pilsonība. И чтобы малыши тоже поняли, какую ошибку они сделали. Еще раз простите, просто простите. Так не должно быть. Нулевой вариант должен быть, был тогда и сейчас. И я верю, что мы это просто сделаем. Kongresa izdalas materiālos pašā augšā vēstuli no valsts prezidenta. Kongresa dibinātāji esot ielūguši daudzas augstas amatpersonas, bet atbildēs tikai Andris Bērziņš, viņa preses sekretārs Līgas Krapāns personā. Lai arī Bērziņš mudina mācīties latviešu valodu un naturalizēties, viņa uzmundrinošie vārdi, ka arī prezidenta darba kārtībā iekļauts jautājums par nepilsoņu skaitu samazināšanu, kongresa rīkotājiem bija kā balzāms dvēselē. Есть и хорошие звоночки, например, тот факт, что нам ответил на наше официальное предложение, ответил президент Латвии Андрис Бērziņš. Тот факт, что представители инициативной группы пригласили в комиссию Сейма по объединению общества, как-то сплочению. Эти факты говорят о том, что, возможно, в латышской элите есть люди, которые понимают необходимость решения этого вопроса. Надежда слабая, призрачная, но она есть. И я надеюсь, что количество этих людей, понимающих проблему, будет расти. Uz īsu brīdi jaunveidotajā nepilsoņu kongresā ieklīd arī viena no vadošajām tautiešu politikas ekspertēm Krievijā, Tatjana Poloskova. Viņa uzsver savu lomu Latvijas krievalodīgo politiķu apmācībā. Tiesa gan kongresa darbā Poloskova nepiedalījās. Tatjana Poloskova brauks uz šo pasākumu. Viņa ir atbraukusi vai nav? Latvijā viņa ir, uz kongresu viņas nav. Bet viņu aicināja tā kā jūs? Nekāda gadījuma. Tā ir viņas personīga iniciatīva ierasties, mums sapulce ir atklāta. Viņa, es dzirdēju, ka viņa bija tuvumā, ka viņa ienāca paskaties un aizgāja prom. Es viņu tā kā sasveicinājos, bet neko vairāk nē. Viņa bija 10 minūtes pirms sēdes. Viņa kaut kā aizbrauca. Viņa teica, ka viņa uz Maskavu jābūt šodien. Tad viņa nebūs. Kāds viņai bija mērķis, kāpēc viņa atbrauc? Es nezinu, tas viņu jautājums.
Nepilsoņu kongress bija un arī paliks virtuāls veidojums. Oficiāli reģistrēt savu organizāciju tās dibinātāji negrasās, jo citos gadījumos esot piedzīvotas pretdarbības no Latvijas varas iestādēm. Valērijas Komarovs starp krievalodīgo organizāciju līderiem ir jauna seja. Biznesmenis, kurš politikā esot pievērsies idejas vārdā. 14. martā kļūs par biedrības nepilsoņu komiteju valdes locekli. Latvijā viņam pieder sporta zāļu tīkls Atletika, savukārt Maskavā Komarovam esot firma, kas biroja telpām piegādā kājuslauķus. Bet ir taisnība, ka jūs finansējāt šo telpu измантошenu šodien šeit viesnīcā? Ну, в общем, во многом это благодаря тем 15 человекам, которые участвовали, каждый внес посильный вклад. Может быть, чей-то вклад был несколько больше, просто потому что его финансовое благополучие несколько выше. Да, ну, я предприниматель, я вкладываться от моего лица 5 лат не очень солидно. Kongresa rīkotāju plāns 1. jūnijā, kad Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas, ievēlēt savu parlamentu. Balsošana notiks internetā un pāris īstos vēlēšanu iecirkņos pilsētās. Izraudzīs 30 savus biedrus. Pēc tam nodarbosies ar kongresa un pseido deputātu popularizēšanu, cenšoties viņus iesaistīt pašvaldību un arī Saeimas komisiju darbā. Pāris pilsētas jau piekrituši šādai sadarbībai. Ideja viena – pēc iespējas ātrāk panākt nepilsoņu statusa likvidēšanu. Необходимо добиваться, чтобы международное сообщество, включая Россию, Европейский Союз и ООН, признало, что выборы, в которых не могут участвовать сотни тысяч постоянных жителей, не могут признаваться демократическими. И, соответственно, латвийское государство также не может быть сегодня признано демократическим государством. Tāpēc oktobrī notikšot plaša protesta akcija. Savukārt Eiropas padomē kongress prasīs nepilsoņu problēmas dēļ neļaut Latvijai 2015. gadā kļūt par prezidējošo valsti. Veidos arī īpaša komisija, kas rēķinās, kādu morālo kaitējumu piedzīt no valsts par 22 gadu garumā nelikumīgu nepilsoņu statusu uzturēšanu. Заниматься целым рядом профессий, что они не имели возможности приобретать землю. Здесь огромный список вот этих вот различий. Это нанесение материального и морального ущерба огромному числу людей. Мы хотим этот ущерб подсчитать и представить его. Krievija šādas aktivitātes atbalsta. Kaimiņu valsts ārlietu ministrija piedāvā jaunus instrumentus savu tautiešu aizstāvēšanai ārzemēs. Nesen Sergeja Lavrova ministrijas paspārnē strādājošā aģentūra Russotrudņičistvo izveidoja jaunu fondu, kas tieši sniegs atbalstu juridiskos strīdos, kādus sola risināt Gapoņinko. Piemēram, tā var būt advokātu noalgošana, kas, piemēram, pārstāv kaut kādu, teiksim, citās valstīs dzīvojušos Krievus, aizstāvēt savas tiesības jebkādas. Nu, pārsvarā droši vien viņi tēmēs kaut ko uz valodu, uz to pašu politiskām tiesībām. Kā uzskata Austrumeiropas politikas eksperts, nepilsoņu kongresam iespējams būs izdevies tas, ko 20 gadu garumā centušies paveikt daudz krievalodīgo līderi – apvienot dažādās organizācijas zem viena jumta. Un tas esot tieši tas, uz ko mudina tautiešu politikas veidotāji Kremlī. Krievijas ārpolitikas īstenotiem nerūp Latvijas sabiedrības saliedētība. Tas, ko viņi sauc par tādu saliedētību, jeb saskaņu, tas nav galīgi tas, ko mēs šeit vismaz lielākā daļa Latvijā uztveram, kas ir saskaņa. Šīs prasības jau ir izskanējušas. Vienkārši, kas varētu mainīties, tas būs tāds mērogs, ja, ka viņi ies varbūt mērķiecīgāk uz šo, un tas troksnis Latvijā arī būs lielāks. Tādā ziņā mierīgas dienas mums te nav gaidāms.